Parunāsim par bezjēdzīgiem slaidiem. Es jums izstāstīšu pāris savus novērojumus, kā arī padalīšos ar 3 pašiem bezjēdzīgākiem slaidiem, kurus es jums tiešām no sirds novēlu neizmantot savās prezentācijās. Mans vārds ir Viesturs Mekšāns, esmu profesionāls režisors ar vairāk kā 30 iestudējumiem Latvijā, un pēdējos 8 gados es dalos ar šo te informāciju, ko es esmu ieguvis strādājot uz profesionālām teātra skatuvēm, ar jebkuru cilvēku, kuram interesē uzlabot savas komunikācijas prasmes. Mēs runas skolā strādājam ar pārliecināšanas prasmēm, ar vizuālās komunikācijas prasmēm, un tieši par šo jautājumu mēs parunāsim arī šodien. Daudz vairāk informācijas, starp citu, ir mūsu skolu platformā, te ir saite zem tieši šī te video materiāla, nospiežat to, un pirmās 7 dienas jums būs bez maksas, jūs piekļūsiet pilnīgi visiem runas skolas materiāliem. Bet tagad ķeramies pie darba, mums ir jātiek galā ar 3 pašiem bezjēdzīgākiem slaidiem, kādi vispār eksistē, un pirmais no tiem ir jūsu CV. Nevienu cilvēku, kas jūsu auditorijā neinteresē, kurā gadā, kuru skolu jūs esat pabeiguši, vai jums ir maģistra grāds vai bakalaura grāds, tie laiki ir beigušies. Jo komunikācijas pasaule arī evolucionē. Ja jums ir 4 bakalaura un 15 maģistri, diemžēl tas mūs vairs neinteresē. Varbūt, ja jums vēl ir doktora grāds, to jūs vēl varat pateikt. Bet, teiksim, no vizuālās komunikācijas viedokļa nevajag likt savējo CV kā atsevišķu slaidu, bet ievadā ieliekat drīzāk iekšā vienu teikumu, kas uzbūvē jūsu kompetenci vai ekspertīzi par attiecīgo tēmu, par ko jūs runājat. Un mans novērojums, ka vislabāk strādāt, ka jūs sakat, es esmu izpētījis šo tēmu 10 000 stundas, es esmu ieguldījis 2 gadu darbu, lai izpētītu šo te jautājumu, un nākošajās 5 minūtēs jums padalīšos par 3 galvenajām atziņām. Manuprāt, tas ir daudz efektīvāks un daudz foršāks mehānisms, kā mēs tomēr uzbūvējam, ka jums tomēr vajadzētu mani klausīties. Tas ir svarīgi, tā nav lielīšanās. Tas ir ļoti būtiski jūsu klausītājiem, lai viņi saprot, ka mums ir paveicies ar to runātāju, kas mums priekšā. Jūs esat super efektīvi, jūs esat lakoniski. Jūs izdarat to darbiņu, un tad jūs ejat uzreiz tālāk. Bet dalīties ar CV, tas ir garlaicīgi, mušas mirst no garlaicības. Nākošais bezjēdzīgākais slaids ir tas saucamais satura rādītājs. Angļu valodā mēs to saucam par agenda, un tas ir sliktākais, ko jūs vispār varat izdarīt, ir sākumā pirmajos slaidos uzlikt 12 punktu satura rādītāju. Vēl nedod Dievs, jūs vēl izlasīsiet vēl vārds vārdā visu to satura rādītāju, un pēc tam nākošajā slaidā jūs teiksiet, un tagad ķeramies klāt pie pirmā. Garlaicības formula ir tāda, kad mēs zinām, kā tas viss turpināsies, mēs zinām, kā tas viss attīstīsies uz priekšu. Ja, tā kā mušas jau ir gatavs jau mirt no garlaicības, tad, kad jūs darīsiet tieši šādu te, variantu. Tas, ko labāk darīt, ir ievadā ielikt 1 vai 2 teikumus ar to saucamo vērtību uzstādījumu, jeb value statement, value proposition, kur jūs pasakat, ko iegūs jūsu klausītājs nākošajās 10 vai 15 minūtēs. Un jūs sakat, ka jūs uzzināsiet nākošajās 10 minūtēs, kā samazināt savus izdevumus par 25%. Viss. Tas ir pēdējais teikums jūsu ievadā, un jūsu auditorija nav uzzinājusi to instrumentu vai to risinājumu, ar ko jūs dalīsieties, bet mums ir sajūta, ka tas tūlīt būs. Man ir tikai jānoziedo savas 10-15 minūtes, un es iegūšu to nepieciešamo vērtību. Ņemat vērā, ka katrs ievads pēc būtības ir pārdošana visai atlikušajai runai, kas jums sekos tālāk, un līdz ar to mēs tikai uzbūvējam intrigu, mēs, sakārdinam savu klausītāju, bet, viss ir par tēmu, viss ir ļoti adekvāti. Nākošā bezjēdzīgākā lieta, kas var notikt arī ar slaidiem, ir pārblīvēta informācija, un tā ir diezgan klasiska problēma. Es domāju, ka katrs no jums ir redzējuši tādus slaidus, kuros ir vienkārši ārprātīgi daudz informācijas, un šeit es nerunāju tikai un vienīgi par gariem tekstiem, ar rindkopām, ar paplašinātiem teikumiem, mazā drukā, mazā šriftā. Ir vissliktākais, kas vien var notikt, jo ņemat vērā, jūsu klausītāja psiholoģiskā uztvere ir sekojoša. Visu, ko tu man rādi, man ir jāsaprot, visu, ko tu man rādi, man ir jāizlasa. Ja jūs arī runāsiet un komentēsiet paralēli tam šausmīgi bagātīgajam blāķim ar tekstu, jūs vienkārši pazudīsiet, nav nekāda jēga. Varbūt arī labāki nedaudz gadījumi ir tādi, kur mēs izmantojam tādu modeli, kur mēs esam sastrukturizējuši it kā viens elements pāriet nākošā, kur viena funkcija pāriet nākošajā funkcijā, un viss tas ir tā kā satrāklēts ar tādām bultiņām. Jā, tas nedaudz labāk izskaidro, bet ir redzēt arī tādi slaidi, kur šādas te bultiņas un šādi elementi ir ap 10 vai pat 15, un tas vienalga ir ļoti sarežģīti, lai vismaz saprastu, kurā vietā man ir jāsāk pievērst savu uzmanību. Un šeit ir ļoti būtiska funkcija jums kā runātājiem, kā komunikatoram, jums ir jārūpējas, dāmas un kungi, par savu mīļo klausītāju. Minimālā versijā jūs varat, piemēram, izmantot to saucamo sarkano kursoru punktiņu, ar kuru jūs man norādat, tajā slaidā, kur man jāsāk skatīties, un tad jūs komentējat attiecīgo lietu, par ko jūs esat tikko apvilkuši ar to
to sarkano kursoru. Vēl jūs varat, protams, arī norādīt, dāmas un kungi, lūdzu, tagad pievēršaties tikai un vienīgi augšējiem kreisiem stūrim, tur, kur jūs redzat zaļo kvadrātiņu ar uzrakstu tādu un tādu, un mēs parunāsim tikai par šo punktu. Bet tas, protams, nenozīmē, ka viņi tālāk negribēs lasīt, jo tas kārdinājums ir pārāk liels. Mums liekas, ka tur vēl tā neizpētītā teritorija, pa kuru mums tikai vēl joprojām neviens negrib stāstīt. Labākais mehānisms, kā darīt ar šādām te šausmīgi blīviem slaidiem, ir sadalīt to 5-6 dažādos posmos un sadalīt to 5-6 slaidos. Jūs komentējat tikai to, ko mēs redzam, jūs komentējat tikai to, ko jūs rādat savā slaidā, un pēc tam jūs klausītāju un skatītāju acu priekšā ar nākošo slaidu, jūs vienkārši papildinat ar nākošo posmu, ar nākošo elementu, un tādā veidā jūs solīt pa solītam liekot klāt nākošo elementu, nākošo funkciju, jūs savā ziņā uzbūvējat šo te brīnišķīgo ideju, par kuru jūs runājat, un tā kļūst daudz skaidrāka jūsu klausītājiem. Ir divas dažādas pasaules, ir klātienes prezentācijas, ir online prezentācijas. Ja jūs esat klātienē, tad, protams, jūs varat norādīt ar roku tam punktam, kuram mums tagad ir jāpievēršās, un klātienē ir daudz vieglāk, tikt galā ar šo te situāciju. Ņemat vērā, ka, ja jums būs ļoti daudz informācijas uz slaida, protams, ka cilvēki novērsīs uzmanību no jums, viņi vairāk dominējuši skatīsies ekrānā. Tas no tādām komunikācijas rokas grāmatām nav pats ideālākais variants. Protams, ja jūs tieši to vien vēlaties, lai cilvēki uz jums neskatās, tad slēdziet lūdzu ārā šo te video materiālu, jo runas skolā mēs darām pilnīgi pretējo. Mēs mācam visu iespējamo, lai jums pievērstu uzmanību, lai jūs veidotu savu personīgo zīmolu, savu tēlu un jūs būtu jauda. Online ir patiesībā ārprātīgi sarežģīta komunikācijas telpa. Tiešsaiste ir uz palikšanu, pēc Covid laikmetā visi ir sapratuši, ka tiešsaiste ir uz palikšanu, tāpat kā hibrīda darbs vai darbs no mājām, un tiešsaistē mums ir citi pilnīgi likumi. Un tā mūsdienu tendence ir tāda, ka tie cilvēki, kuriem ir ļoti liela atbildība un rezultāti ir atkarīgi tieši no tiešsaistes komunikācijas, viņi saprot, ka viņiem ir histēriski jāmeklē veids, kā būt personiskiem savā komunikācijā, savās prezentācijās. Atcerieties, galvenais likums, neviena runa, neviena prezentācija nedrīkst būt bezpersoniska, un online un tiešsaistē tas mehānisms, kā mēs varam vēl papildus tādas priekšrocības iegūt, ir vide, kurā jūs atrodaties. Tas nozīmē telpa, kurā jūs atrodaties, viņi savā ziņā stāsta arī stāstu par jums. Arī telpa, kurā pašlaik es atrodos, stāsta savā ziņā arī kaut kādu asociatīvu stāstu par mani, par manu personību, par saturu, ar kuru es pašlaik ar jums dalos. Un tāpēc nekad neslēdziet iekšā virtuālos fonus, nekad neizmantojiet arī tos saucamos blūrus, tās migliņas, kas ir aiz muguras. Nekas nevar būt interesantāks jūsu auditorijai, tad, kad cilvēks pakasās, un viņam izveidojās šeit tāds it kā trīstūrs, kas kļūst par tādu portālu uz realitāti, un mēs skatāmies un pētam caur to portālu, kas tad patiesībā tur atrodas viņa istabā, vai viņam ir sieva un kāda sieva šodien ir sapucējusies vai nav sapucējusies, un var suns vai kaķis, un kāda viņam tās tapets kādā krāsā. Un cilvēkiem patiesībā interesē visas šīs te personiskās lietas. Tad, ja jau mēs zinām, ka viņiem interesē šīs personiskās lietas, kāpēc lai mēs tās slēptu? Un tā ir lielākā priekšrocība tieši tiešsaistes komunikācijā, ka mēs varam atklāt to nelielo kvadrātiņu, nelielo portālu uz to vidi, uz to telpu, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs strādājam, neslēpt neko un tādā veidā bagātināt to mūsu materiālu, padarot to daudz personiskāku, dzīvāku, interesantāku un atmiņā paliekošāku. Bet ņemat vērā, tas ir jūsu lēmums, ko jūs rādīsiet. Ja jūs rādīsiet man guļam istabu nesaklātu gultu, šī te asociācija ar bardaku aiz muguras asociēsies ar jūsu saturu. Ja jūs būsiet bērnistabā un mums būs kliņģerīši sazīmētu fonā, tad tas asociēsies arī ar jūsu saturu. Būs kaut kāda infantīla asociācija uzreiz ar jūsu saturu. Un te ir jautājums par leņķi. Vienkārši iekustinat savu laptopu, savu kameru tādā leņķī, lai tas izskatās vairāk vai mazāk adekvāti un pieklājīgi. Es esmu redzējis arī, kur manās darbnīcās ir cilvēki virtuvē, piemēram, prezentē, un patiesībā ļoti smuks kadrs, ļoti personiska, ļoti pat intīma kaut kādā ziņā telpa. Jums nav obligāti vannā jābūt, un tā virtuve ļoti smuki radīja tādu tā kā personisku iespaidu par runātāju, ko gan viņi runāja par IT jautājumiem. Un man ļoti patika, es viņai pēc tam to atzīmēju, viņa teica, es pat nebūtu pretī, ja tev tur fonā tavs draugs aiziet pie leduskapja un paņem kaut ko no turienes un iet pēc tam tālāk. Savā ziņā tā ir tāda kā dokumentālā filma, un kāpēc lai ne?
Kāpēc, lai tā nebūtu sakārtota forša dokumentālā filma par telpu, kurā es atrodos? Varbūt jūs esat redzējuši to fragmentu, man liekas, tas bija CNN, kur bija kāds kungs bija kārtīgi saposies ar šlipsi, un viņš sēž pie galda, un viņam aiz muguras var redzēt, kad ir durvis, un tur pēkšņi viņam nāk mazie bērni iekšā tipu tapu, kā sacīt, viņa istabā, un tad ir, kā sacīt, auklīte, kura nebija savu uzdevumu augstumos, pēc tam histēriski ienesās iekšā tajā telpā un mēģina savākt visus tos bērnus vienā padusē, otru otrā rokā. Nu, sakot, ir šāds video materiāls bija diezgan populārs kādu laiku atpakaļ. Nu, katrā ziņā visiem bija jautri, visiem ir forši. Nu, jautājums ir par to, kādā veidā šis te kungs paliks atmiņā. Visticamāk, viņš paliks atmiņā kā 3 bērnu tēvs. Varbūt negluži tieši ar savu profesionālo nodarbošanos, bet vēlreiz atkārtošos, tas ir jūsu lēmums, kā jūs iekadrēsiet šo te pasauli, kurā jūs esat. Lai jūs vieglāk saprastu, iedomājieties, jūs esat glezniecības kaut kādā izstādē, un tur ir pašportretu izstāde. Un cik ilgi jums būs interesanti uzkavēties pie attiecīgiem pašportretiem, ja būs izstādīti ekrāņu šāviņi no šādām tiešsaistes prezentācijām. Jo pēc būtības tas, ko jūs tagad skatāties, arī ir mans pašportrets. Ir taču glezniecības rāmis, 16:9 formāts, diezgan klasisks tas rāmis izskatās pašlaik. Un tad jūs, attiecīgi, ja jūs esat sociālos tīklos, varbūt esmu garajā, vertikālajā formātā, bet tas ir pašportrets. Un tā ir jūsu izvēle, kā jūs vēlaties projicēt savu portretu ārpasaulē. Un fons, lietas sakārtotas, nesakārtotas lietas, krāsas, telpauks, grāmatas, gleznas, ornamenti, detalizējums, tas viss savā ziņā stāsta kaut ko vairāk arī par jums un par saturu, par kur jūs dalāties. Nē, tas nenovērš uzmanību no jūsu satura, tāpēc, ka mūsu smadzenēs notiek komunikācija vienlaicīgi, uztverot daudzus kanālus, gan vizuālais kanāls, gan tekstuālais kanāls, darbojās vienlaicīgi, un tas nenozīmē, ka viņi darbojās, ka izslēdzam vienu, tad pēc tam ieslēdzam nākošo. Nē, tā nav taisnība. Ar slaidiem tā ir tāda liela bēdu ieleja. Tā problēma ir saistīta ar to, ka mēs skatāmies, kā dara citi, un tāpēc mēs tā atkārtojam, un mēs nezinām patiesībā, kā būtu jādara. Tas bieži vien nāk vēl no universitātes un no skolas laikiem, kā tur mums ir iemācīts visu to prezentēt, bet ņemot vērā vizuālajai kultūrai un slaidiem ir tikai viena funkcija, atbalstošā funkcija. Jūs tik paskatāties labāk visu lielo kompāniju produktu prezentācijas, papētat lūdzu Steve Jobs vecās prezentācijas, Apple kompānijas jaunās prezentācijas, Google kompānijas jaunās produktu prezentācijas, Facebook, jeb Meta kompānijas prezentācijas, jūs visi redzēsiet, ko nozīmē, kad vizuālā komunikācija ir atbalstoša. Ja? Tur var būt arī viens vārds, 40%, kaut kāds skaitlis, kaut kāda statistika, un jūs komentējat un runājat. Tur var būt arī vizuālas lietas, kas ir parādītas, bet tam visam vienmēr ir kaut kāds pamatojums un kaut kāds nolūks, kaut kāds mērķis. Vienmēr uzdodat sev vienu jautājumu, vai man vispār ir vajadzīga prezentācija, vai man vispār ir vajadzīgi slaidi aiz muguras. Ja jums ir vajadzīgi, tad uzdodat šo jautājumu par katru attiecīgo bloku, kas jums ir jāveic, jo slaidi un prezentācijas nav pašmērķis. Labi, dāmas un kungi, vēlreiz atgādinu, visi maksimālie runas skolas materiāli par komunikāciju, par ķermeņa valodu, ko es neesmu vēl šeit paspējis izstāstīt, atrodas saitē tepatās zem šī video materiāla. Pirmās 7 dienas jums būs bez maksas, tā kā piedalieties runas skolā, tā ir runas skola, reāli tā ir platforma, kurā cilvēki mācās komunicēt un uzlabo savas komunikācijas prasmes. Mums ir jau vairāk kā 100 dalībnieki šajā runas skolā, un mēs visi praktizējam, pildam uzdevumus, cīnamies, daramies, katrs ir no savas nozares, tā kā esat laipni aicināti piebiedroties. Un vēl pirms esat nospieduši šo te saiti, vēl piesakojiet runas skolas YouTube kanālam, un arī citiem kanāliem, kur jūs pašlaik klausaties, un arī nospiežat laiku, tas palīdzēs cilvēkiem sasniegt šo te informāciju daudz efektīvāk. Visi, dāmas un kungi, tiekamies mūsu nākošajos video materiālos. Atā!